Labdien, dārgie skatītāji! Ir marta vidus, un pavasaris jūtams gan gaisā, gan darbos. Latvijas uzņēmēji ar saviem stāstiem cerams šodien iedvesmos arī jūs. Vispirms mēs dosimies uz Ogri, kur kāda ģimene rosās mājīgā kafejnīcā. Sveiki! Mēs esam Evita un Jānis un Kimberlī Ķepiņa. Mēs atrodamies Spunkafē Ogri. Tā ir mūsu ģimenes izveidota kafejnīca priekš ģimenēm, ar bērniem, ar dažādām aktivitātēm, kā muzikālie vakari, dzīvās mūzikas vakari, muzikālie bingo. Mums arī notiek cieto riekstu spēles pie mums. Kā redzat, ir izvietot dažādi televizori, projektori, lai to visu varētu darīt kvalitatīvi. Kā arī pie mums notiek dažādas izrādes, kā Rūtas Trejas krimiķi. Pie mums ļoti īpaši ir tas, ka mums ir pusdienu bufete. Paši atnākat un saliekat ēdienu pēc saviem ieskatiem. Cik daudz jūs gribat par vienu konkrētu cenu, ka tēja, kafija, mors, viss ir iekļauts cenā. Cena ir 6 eiro, kur nemainīsies, es ceru, vēl ilgi, ja produkti nepaliks dārgāki. Kā arī mēs taisam brokastu branču svētdienās. Gandrīz katru svētdienu, protams, pēc pieprasījuma, bet pagaidām jau 5 svētdienas pēc kārtas mums ir vismaz 100 līdz 120 cilvēku. Kā arī pie mums ir pieejama privāta istaba, kuru mēs varam modificēt visdažādākām vajadzībām, kā bērnu balītei, kāzām, bērēm, dzimšanas dienām, jebkāda veida pasākumiem līdz 40 personām. Tā kā jā, ir arī iespēja priekš privātiem pasākumiem, kas ir diezgan populāri pēdējā laikā, šī telpa tiek izmantot vairāk un vairāk. Kā arī piedāvājam izbraukumu ēdināšanu, sākot ar traukiem, visu mēs varam nodrošināt līdz pat 400 personām. Man ir iegādāts viss nepieciešamais, lai mēs varētu pabarot līdz 400 personām no A līdz Z. Kā ēdieni, tā glāzes, šķīvi, dakšas, viss, ko jūs varat iedomāties, kas var būt nepieciešams, tas viss mums ir. Pie mums nakts dzīve īsti nenotiek, nekādas trakās balītes mēs neļaujam rīkot. Alkohola lietošana ir tīri saprāta robežās, bet tāda iemesla dēļ mums ir plāns, un mēs jau rīkojamies, lai atvērtu jaunu vietu Ogrē, kas nebūs gan Spunkafē, tā nebūs gluži ģimeniska vieta, bet tas būs sporta bārs Ogres ledus hallē. Tā kā jā, draugi, atrodamies mēs Brīvības ielā 1 Ogrē, Neatkarības laukumā, pretī Brīvības ceļš muzejam. Gaidām jūs visus ciemos katru darba dienu, kā arī brīvdienās uz kādu no mūsu pasākumiem. Droši piesakojiet mūsu sociālos tīklos, lai redzētu, kas un kā pie mums notiek. Svētkus vajag svinēt koši un jautri. Salaspilī ir vieta, kur teju ikdienu dzirdami smiekli un valda priecīgs noskaņojums. Eclair ir pavisam jauna bērna ballīšu vieta Salaspilī. Šeit ir pieejamas plašas 270 kvadrātmetru platībā labiekārtotas telpas, kas būs ideālas privātām ballītēm un bērnu dārza izlaidumiem. Varam uzņemt vienlaicīgi līdz pat 60 cilvēkiem un pieejams arī plašs auto stāvlaukums. Pie mums ir unikāla neona disko zona, kāda nav nekur citur Latvijā. Tā ir ar caurspīdīgu grīdu un stilīgiem grafītī. Varam realizēt jebkāda veida ballīti, jebkurā tematikā. Ja nepieciešams, nodrošināsim arī pilnu svētku servisu, dekorācijas, svētku torti, fotostūrīti, animācijas darbnīcu, ziedus un citas papildus vajadzības. Galvenais, lai svētki ir izdevušies. Rezervācijas ir jau vairākus mēnešus uz priekšu, tāpēc iesakām telpas rezervēt laicīgi. Šobrīd šeit top vēl 2 projekti. Viens būs jauniešu izklaides centrs ar biljardu, gardiem dzērieniem, spēlēm un citām izklaides iespējām. Otrs projekts būs pavisam mazajiem. Jauna un pavisam neredzēts veids, kā nosvinēt dzimšanas dienu. Pagaidām konceptu gan neatklāsim, bet tāds vēl nav nekur. Atrodamies ļoti tuvu Rīgai un gaidīsim ciemos pie mums Eclair ballīšu vietā kā mazus tā lielus Institūta ielā 2C Salaspilī. Siltas un mājīgas telpas pavadīšanai kopā ar ģimeni un iespējams lielākās un gardākās karbonādes Rīgā. Skatāmies video! Par laika bulvāri, laikam, tas ir
mans sapnis no jaunības laikiem, no skolas laikiem. Es vienmēr zināju, ka man piederēs krodziņš un ka es būšu ar superīgu komandu. Un tā arī notika. Mans sapnis ir piepildīts. Mēs esam atvēruši Laika bulvāri. Tieši Rīgas centrā, pašā sirdī. Mēs, 4 sievietes, apņēmības pilnas, sākām šo, nezinot, vai sanāks, vai nesanāks. Bet mēs bijām cerību pilnas un, protams, būtiskākais faktors, ka mēs 10 gadus esam strādājuši kopā. Un arī pirms 8 gadiem es šī brīža pavārītei teicu, pienāks laiks, ka tu klopēsi lielākās karbonādes Latvijā. Mūsu pamats ir karbonādes. Arī pusporcija, viņa ir kā varbūt tās citur kā pilna porcija. Mums tā ir pusporcija, jo pilnas porcijas svars mums ir 2 kilogrami. Mūsu pamats ir gaļa, laba gaļa, kvalitatīva gaļa, kā arī mums ir ļoti, ļoti liela izvēle tieši uz karbonāžu cepurēm. Mēs esam vienīgā vieta šobrīd, kas piedāvā puskarbonādi, kur tu vari izvēlēties, pieņemsim, pusīti franču karbonādi, pusīti šampiņoni, vai vienalga kā vēlās sirsnīgi, tā arī samiksēt to pašu cepurīti. Ja? Mums ir arī visādas zupu izlases, ja? Laša zupiņa, saļanka, un neierasti latviešu virtuvē mums ir tom jom zupa. Mēs visu uzreiz taisam tā kā no rokas, mēs nepērkam neko saldētu, mēs visu taisam paši. Mums ir arī pusdienu piedāvājums, kas darbojās katru darba dienu no 12 līdz 3. Interjers mums, protams, ir standartā tā kā krodziņā. Tas arī bija tas būtiskākais faktors, kāpēc mēs izvēlējāmies šīs telpas. Koks, forša mūzika, mums ir tikai latviešu mūzika, un cilvēki nāk, pārsvarā tie ir ģimenes ar bērniem, vai arī varbūt kāda jubileja, jo gribās latviešu stilā. Kā es saku, šeit ir zaļumballa visa gada griezumā. Šogad mēs svinam gada jubileju Laika bulvārī. Gaidam jūs uz iespējams lielākām karbonādēm Latvijā. Izklaide, kas aizrauja ikvienu. Virtuālās realitātes pasaulē ielūkojamies arī mēs. Mani sauc Dārija Gribenko, un es esmu virtuālās realitātes Another World vadītāja. Mēs atrodamies Piņķos, Via Jūrmala Outlet Village. Un tā ir lieliska vieta, kur var nosvinēt dzimšanas dienas, novadīt korporatīvus pasākumus, komandas saliedēšanas pasākumus un vienkārši lieliski pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem. Vienlaikus vienā spēlē var piedalīties līdz pat 14 personām, un galvenā atšķirība no parastajām VR spēlēm ir tāda, ka šeit cilvēki var kustēties brīvi pa visu šo platību, atrasties vienā spēlē, sadarboties viens ar otru un kļūt par vienas spēles daļu. Mēs piedāvājam komandas spēles, spēlēs, kur jums vajag sacensties viens ar otru, un tieši tāpēc tās ir ļoti aizraujošas un dinamiskas. Man vienmēr ir bijis svarīgi radīt telpu, kur cilvēki var pa īstam satikties, sadarboties viens ar otru, brīvi kustēties, smieties un kaut uz brīdi iziet no ikdienas rutīnas. Varu pateikt, ka mūsu misija ir caur tehnoloģiem un spēlēm atgriezt cilvēkiem dzīves emocijas, komandas sajūtu un īsto kopa būšanu. Nāciet pie mums uz virtuālo realitāti un saņemiet savu piedzīvojumu Another World arēnā. Eleganta 4-zvaigžņu viesnīca, kas atrodas blakus gleznainajam Uzvaras parkam. Šeit jūs varēsiet izbaudīt ērtu nakšņošanu un lielisku atpūtu. Ir vietas, kurās tu vienkārši paliec. Un ir vietas, kur jūties gaidīts. Laipni lūgti Bellevue Park Hotel Rīga, vietā, kur pilsētas dinamika satiekas ar mieru un plašumu. Piedāvājam 222 numurus 7 kategorijās. Gan īsai atpūtai, gan ilgākai uzturēšanās reizei. Klasiskie numuri siltos pasteļtoņos rada mājīgu, mierpilnu atmosfēru. Pieejami ar divguļamo vai atsevišķām gultām, ar dušu vai vannu pēc jūsu vēlmēm.
Superior klases numuri ar virtuvīti ir īpaši piemēroti ģimenēm un ilgākai uzturēšanās reizei. Numuri ar balkonu piedāvā skatu uz parku, un pēc pieprasījuma tos iespējams savienot plašākai ģimenei. Deluxe numuri ar skatu uz parku radīti mierpilnai atpūtai, ar ērtu divguļamo gultu un elektronisko kamīnu īpašai noskaņai. Garšas ceļojums sākas mūsu itāļu restorānā ar autentiskām krāsnī ceptām picām un rūpīgi gatavotiem ēdieniem un dzērieniem. Te vakari kļūst lēnāki un sarunas siltākas. Atjaunoties aicinām labsajūtas zonā. Sauna, tvaika pirts un džakūzī harmonijai prātam un ķermenim. Mūsu viesi bieži izvēlas sevi palutināt ar dažādām ķermeņa procedūrām un relaksējošām masāžām. Viesu ērtībai viesnīcā pieejami arī skaistumkopšanas pakalpojumi. Biznesa pasākumiem un svinībām piedāvājam 10 banketu un konferenču zāles. Les Somet zāle 11. stāvā ar panorāmas skatu uz Rīgu ir ideāli piemērota privātiem pasākumiem līdz 40 personām. Neatkarīgi no tā, vai ierodaties atpūsties, svinēt vai radīt jaunas idejas, Bellevue Park Hotel ir vieta, kur komforts satiekas ar kvalitāti un uzturēšanās kļūst par pieredzi. Turpinām ieskatīties Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstos. Zemnieku saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību, ražojam no sava saražotā piena, ražojam nogatavinātus sierus. Mūsu saimniecībā ir 90 slaucamas govis, apsaimniekojam 150 hektārus zemi. Sieri mums ir ražoti no dažādiem ieraugiem – Gaudas tipa, Taleggio, cieriņš Toskāna un tad ir tāds cietais sieris Grande Marine. Sieri mums ir dažādi arī ar nogatavināšanas laikiem. Gauda tad ir tādi 2 līdz 4 mēneši, tas būs tādiem, kas mīl tos vaigos, mīkstākus sieriņus. Tiem, kuriem patīk jau tādas izteiktākas garšas, tad sieris ir, kurš ir 6 mēneši nogatavināts un virs 8. Un sieriņiem ir arī 2 dažādi pārklājumi. Ir tāds pārklājumiņš, kas būs jāņem nost, un ir ļoti iemīļots pārklājums, kas ir ēdams. Tā kā griežam sieru un ēdam visu. Šis gaišais sieris, tas ir pārklāts ar lincēklu eļļu, Gaudas tipa sieriņš. To mēs visu varam ēst. Un brūnais ir pārklāts ar balzamiko etiķīti. Tas arī ir ēdams. Mēs esam novada garšā 2 sudraba medaļas dabūjuši. Par vienu sieru Grande Marine 6 mēneši, un tad mēs pēc 2 gadiem startējām ar gadu nogatavinātu sieru. Tad mēs arī dabūjām sudraba medaļu par savu sieru. Iegādāties mūsu sieru var noteikti mūsu internetveikalā. Mums mājaslapiņa rsieras.lv. Un tad mēs bieži braukājam tieši brīvdienās, sestdienās, svētdienās uz dažādiem tirdziņiem. Otaņķi ir Nīcas novada Otaņu pagasts. Mums ir arī mājas otaņķi, un tad līdz ar to ir arī zemnieku saimniecību otaņķi. Un tad zemnieku saimniecību otaņķi ir tālāk izveidojies otaņķu gardumi un viss pārējais. Cepam maizīti, tas ir pamatā, jau daudz garus gadus ir bijis. Un tad otaņu gardumos ir cepam dažāda veida plāts maizes, bulciņas, cepumus, kūkas, tortes dažādas, visādas smalkmaizītes. Vismaz 80 veidu sortimentā ir. Šobrīd ir izlaiduma laiks, nāk uz izlaidumiem, nāk jāņi, kad vajag speķirauzīši. Ir mums arī atšķirīgi, ka mums ir speķirauži ar rūcu miltiņiem, taisam, gatavojam, kuriem ir iecienīti. Ir buļļoni, pīrādziņi, ir jāņi, lieldienas, Ziemassvētki, tie visi ir tādi. Bet arī cilvēkiem ir dzimšanas dienas un vārddienas. Tāda topa prece ir ābolu kūka. Apakšā smilšu
mīkliņa, tad ir rīvēta ābole un olbaltums, un virsū atkal mīkliņa. Un tā ir ļoti, ļoti iecienīta. Liepājā mēs atrodamies Dzērus ielā 15. Tur uz vietas ir ceptuvīte un uz vietas ir veikaliņš. Un tur var dabūt produkciju pilnīgi karstu no krāsnes, jo viss ir blakus, tiek tieši izcepts. Tad ir Kleipēdas ielā 104 lielveikals Bāta, kur pirmajā stāvā ir šī kafejnīca. Tur mēs varam iegādāties. Tad ir trešdienās, pēcpusdienā un sestdienās no rītiem Krūma ielā 62 Zemnieku tirciņā lauksēta Liepājā. Ielūkosimies tagad kādā citā uzņēmēja stāstā. Mēs pārstāvam 14 kruīzu kompānijas, gan jūru, gan upju kruīzu, un piedāvājam iespējas ceļot faktiski pa visu pasauli. Populārākie maršruti parasti ir vidusjūra, sākot no Barcelonas, no Romas vai Venēcijas. Ļoti populāri arī ir Grieķijas salas, un pēdējā laikā arī kļūst populāri šie te upju kruīzi pa Donavu, pa Reinu, pa Doro upi Portugālē. Kruīzi ir dažādās cenu kategorijās. Nevajag domāt, ka kruīzs ir kaut kas ļoti dārgs un ļoti ekskluzīvs. Piemēram, lielākajai daļai kruīzu uz kompānijas MSC vai Costa cena ir apmēram 100 eiro par nakti uz kuģa, kurā ir iekļauta ēdināšana, gulēšana, šovu izklaides. Katru dienu faktiski kuģis ieiet kādā ostā, un jūs varat apmeklēt un izstaigāt vai nu pilsētu paši, vai doties ekskursijā, organizēt ekskursijā. Ir arī cita augstāka līmeņa kruīzi, kur arī paliek aizvien populārāk, jo piedāvā paaugstināt komfortu, eksotiskākas vietas, piemēram, Antarktīdu vai Arktiku vai Franču Polinēziju vai Lieldienas salas, tātad izvēle ir ļoti plaša. Aicinam apmeklēt mūsu mājaslapu Kruīzlainas LV, kurā jūs varat izvēlēties sev tīkamāko kruīza reģionu, laiku, kuģi un arī kaīti. Programma strādā automātiskā režīmā, un faktiski visi piedāvājumi ir aktualizēti ar kruīzu kompānijām. Hidraulika Baltvēle Baltika ir dibināts no 2008. gadā. Sākām kā vairumtirgotājs, tagad esam jau attīstījušies arī ražošanas, montāžas virzienā. Ražojam gan priekš vietējā tirgus, priekš lielajiem uzņēmumiem, OEM uzņēmumiem, gan arī priekš ārzemēm, priekš Vācijas tirgus. Ražojam hidropievadus, tas ir tā kā šļūtens, jā. Tas ir hidraulikai, teiksim, dažādiem lieliem spiedieniem, teiksim, lai darbinātu dažādas mašīnas. Un piegādājam preces lielām mašīnu būs uzņēmumam, attiecīgi. To gan vairāk var saukt par montāžu, ja mēs samontējam no gatavā izejmateriāla konkrētas lietas. Viens no mūsu pirmajiem klientiem Latvijā bija Bucher Municipal, viens no lielākajiem, ja ne lielākais mašīnu būs uzņēmums Baltijā. Tagad mums Vācijā ir attīstījušies arī vairāk lauksaimniecības uzņēmumi, kas ir Lemken, Stoll, teiksim, ir zinām pasaulē, teiksim, uzņēmumi. Speciālisti kā tādi šajā jomā Latvijā netiek izglītot. Ja, tad tikai ārzemēs var izglītot tos speciālistus. Tāpēc speciālistiem vienmēr ir problēmas. Apmācības veicam šeit uz vietas, kas saistās tieši ražošanas montāžas procesu, teiksim, darbiniekiem. Jā, mēs esam arī auguši, teiksim, ja pagājušajā gadā mēs bijām 12 darbinieki, tagad jau esam līdz 18 izauguši, tā kā diezgan liels pieaugums saistībā ar to, kā piesaistījām jaunu klientu arī Vācijā mūsu produktiem. Par nākotnes plāniem plānojam arī palielināt mūsu telpas, atvērsim jaunu noliktavu, arī papildus būvēsim. Tā kā augam visu laiku un attīstamies. Mūsu veiksmes atslēga ir mūsu komanda, tie ir kolēģi, darbinieki, bez kuriem attīstība uzņēmumam nebūtu iespējama. Vēsturiski mūsu uzņēmums ir zināms kā lietotu automašīnu tirgotājs, bet nu jau kādus 5-6 gadus mēs ļoti intensīvi un
es teiktu, agresīvi ejam Latvijas tirgu ar dažādām precēm, kas saistītas gan ar mājsaimniecību, gan ar komunālu saimniecību, gan pamatā lauksaimniekiem nepieciešamās preces un tieši tādas interesantas pozīcijas, kuras līdz šim nav bijušas sastopamas Latvijas tirgū kopumā. Galvenie virzieni ir lauksaimniecības, dažāds aprīkojums, tehnika arī, jau ir traktori, tad komunāla tehnika, tas ir sūkņi, ūdens sūkņi, zemes urbi, vibroblietes, iekšdedzes motori, kuri ir nepieciešami visiem agregātiem, kurus mēs kādreiz uz ielas redzam, kurus uzrauja ar striķi un tad viņi sāk strādāt. Tātad visi tie purkšķošie motoriņi, kuri ik pa laikam ir jāmaina dažādiem agregātiem. Tie saucamie Hondas tipa vertikālās un horizontālo asu motori, kuri ir mums nevis Honda, bet ir kopijas, precīzas kopijas un kuri ir ar tādu pašu kvalitāti, kā ir lielie brendi. Atsevišķa sadaļa ir rampas uzbraucamās, tās mēs kādreiz Latvijā paši meklējām, nevarējām dabūt, un sapratām, ka šī tirgus niša ir tāda, ko vajadzētu piepildīt. Tātad uzbraucamās rampas dažādiem agregātiem, tā skaitā arī invalīdu ratiņu uzbraucamās rampas, kas ir pilnīgs jaunums, manuprāt, Latvijas tirgu. Atsevišķa sadaļa ir arī sportistiem, kartingistiem, autobraucējiem, kartinga detaļas. Mēs piedāvājam motoru dažādas uzlabošanas vajadzībām, nepieciešamās detaļas un arī smērvielas, apģērbu, ekipējumu, ķiveres, arī tādas lietas mums ir. Tāpat arī mēs absolūti nodrošinām visas detaļas mūsu nopirktajām precēm. Tas ir ļoti svarīgs moments patērētājiem, ja viņš pērk, ka viņš zina, ka viņš pie mums arī pēc pusgadu varēs nopirkt nepieciešamo rezerves daļu. Tad mums ir jaunums ir tāds šādi te mehāniski rati, piemēram, ar kuriem var aizvest līdz pat 250 kg. Atsevišķs segments mūsu tirniecības lauciņā ir motobloki. Tas ir vēsturiski lauku cilvēkiem ir labi zināms agregāts, ar kuru kādreiz varēja pārvietoties un vest gan sienu, gan kartupeļus no lauka nost. Un mēs piedāvājam gan jaunākās paaudzes motoblokus, tur ar visiem iespējamiem agregātiem, ieskatot kartupeļu racējus, tur var skaitīt vēl un vēl piekabas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, mēs piedāvājam uzstādīt jaunus motorus tiem motoblokiem, kas vēl ir kaut kur nomētājušies laukos vai kuriem motori ir tā kā beigti. Mūsu prioritāte ir tas, lai ir rezerves daļas, laba kvalitāte un klientam vienmēr tiek izskaidrots, kas ir par lietu un saremontēts viņa mehānisms. Noslēgumā vēl kāds stāsts, kas var noderēt, ja ir aktuāla bioloģisko attīrīšana, iekārtu uzstādīšana. SIA Biovide mēs galvenokārt nodarbojamies ar kanalizācijas sistēmu uzstādīšanas privātpersonām, privātmājām, arī lielāku uzņēmumu kas izvēlās mūsu pakalpojumu. Respektīvi dažādi ražošanas uzņēmumi, viesu nami, tomēr tās iekārtas arī dažāda lieluma, dažāda veida, kā arī citi darbi. Bieži vien ir dažādi lietas, ūdens novadīšanas sistēmas, izveidas, drenāžas sistēmas, galvenokārt viss, kas ir ap privātu māju, ap ēkām, visi notekūdeņi, dažādi arī zemes darbi, grāvja tīrīšanas, iebraucamo ceļu izveidas, tā kā tiešām ļoti plašs klāsts ir, ar ko mēs varam sniegt. Pašas kanalizācijas sistēmas arī atšķirās. Ir galvenokārt 3 veidi. Ir krāja rezervāra, respektīvi slēgta tipa tvertne, kura, kad piepildās, tad attiecīgi pēc situācijas tad jāiztukšo. Jāpazina vietējiem asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem, atbrauc, atsūknē un tad atkal var lietot. Tad lauka reģionās izvēlās mazliet tā kā ikdienā izdevīgāku risinājumu, tā sauktais septiķis, respektīvi tvertne un infiltrācijas sistēma, kad attīrītie ūdeņi vidēji tie ir ap 80% tiek infiltrēti gruntī. Un tad, protams, ir mūsdienīgāka kanalizācijas sistēma, bioloģiska attīrīšanas iekārta, kurai jau attīrīta ūdens novads ir dažādi veidi, grāviju novadīt vai infiltrēt gruntī. Tā kā to ikdienā klienti izvēlās vairāk, jo tā tomēr ir dabai draudzīgāka, ekoloģiskāka iekārta. Tā kā mums arī šobrīd ir jaunākās paaudzes iekārtas, ko mēs piedāvājam. Tā kā, ejam uz augšu, augam un varam piedāvāt labākus risinājumus klientiem. Darbus veicam visā Latvijā, jebkurā Latvijas malā zvans mums, braucam, skatāmies, audīta apsekošanas ir bez maksas. Paldies, ka skatījāties!
šodien raidījumā tas arī viss. Lai jums skaista un saulaina diena, bet es no jums atvados. Atā!